Tas sistēmas iešana. Pirmais. No dropiņā, jā. Jurit, piedod, mēs laidīsim vaļā. Šodien tā galvenā tēma būtu tā saucamie hardbaiti. Wobleri, rotiņi, čaterbaiti. Man, teiksim, atbraucot jaunā vietņā, pirmais patīk uzreiz, pirmais uzlikt woblerīt patvičot, jo tad tu vari, teiksim, nolasīt pirmos aktīvos asarus, vai nu tam asarim uzsist asini. Un tagad tu jūti, kaut kas ir tā kā palicis švakāk, tad jau var pāriet uz gumiņu, dropu, džigu vai uz atvadu, teiksim, tā, saka, nolasīt līdz galam to pleķīti. Bet pirmais aktīvais, jā, mazie aktīvie Twitch woblerīti, un tā copa, teiksim, tad arī Twitchā, es arī pauzītē vai pretkustībā, vienkārši kapitāli, tāda mauciena iedod. Šodienas tēma – hardbaiti. Bet jā, reku, foršs asarīts 30 plus. Un samo veikalos ir arī vēstiņu čaterīši, un uzlikt pamēģināt, apāķoju kopā ar balistu mūsējo. Un, jā, uzreiz izšāvu. Dažādas krāsas ir. Es priekš sevis nopirku divas. Viens ir klasiskais košais, un vēl vienas, un es iemēģinājis reku gaišais. Ķerās ne tikai uz vestinu, arī Lucky Johns dara savu darbu. 5-gramīgais čaterbaiciņš, tiodziņa mazā virsū un 25. asarīts. Smuki. Uz čaterbaitu vēl viens asarīts. Nu, vai varbūt jau varētu pa asaru šito nosaukt. Stabili 30 pāri. Smuki 4,5 grami. Mazā gumīņa aiziet. Man šoreiz kāst versija kātam. Man patīk ar čateriem strādāt ar multiņu, jo tuvu distancīt baigā ātri čik. Ātri metieni, ātri vilcieni, jo viņš faktiski sēž pašā zāļu malā. Smuki asarīši. Tā, un arī Twitchā zivs. Nu, smuks asarīts. Bet baigi maz. Bet ka ietes? Es domāju, ka būs kaut kas tāds, kad... Nē, ir. Nav. Ir. Tur bija pēc tā tesiena, bija vajag pretkustībā paņēma tieši. Nu, reku, mums turpinam wobleru tēmiņu, basariņu. Man vispār asars Twitch ir ļoti mīļš. Tas, ko mēs no savas puses apsolamies, kad reku ir 70. basariņa, suspending versijā mēs strādāsim pie tā, lai jau varbūt nākošu gadu, varbūt aiznākošu gadu būtu šitādi paši woblerīši, bet ar garo mēlīti. Nu, garāku, lai viņu var 2 metros apmēram dabūt iekšā. Jo, nu, super woblers, viņš super twitchojās un tiešām visi baigi forši. Jā, tas, ko mēs šodien darām, tad, kā jau kolēģis teica, tas ir cietie mānekļi. Tas galīgi nav tikai Daugavas stāsts vai Sarkandaugavas stāsts, kur mēs blandīsimies šodien. Tas ir visur. Visas upes, visi ezeri, man tikko aizgāja zivs. Bet visur. Jūs, teiksim, vakarī, kad ir bezvējš, vispār ir ideāli. Kad var iebraukt iekšā, tieši vasaras vakar, kad ir silts un saulīt sāk rietēt, tad bieži vien atvarās katli vaļā. Ko redzēt, ka pa virsmu maila šķīst un tā, un tur kaut kādu rotiņu vai woblerīti ielikt iekšā, nu tas ir klasika. Un vienkārši jebkurā savā ūdenī brauciet gar zālēm, pat nav būtiski, kāds dziļums ir aiz tām zālēm, jo arī te Daugavā, teiksim, pie zālēm tur ir pusmetrs un aiziet stāv kants lejā, kur it kā vari pēc tam paralēli strādāt ar dropšutu džigiņu, bet tur tie pirmie 2 metri,
tie ir tie, kur tas asars pulcēsies, un tu viņu vari uzreiz sakacināt un dabūt. Teiksim, mēs vispār šodien tur vienu malu braucām diezgan ātri slīdot, trietā, fiksi ātri pie zālītiem ķemmējām, un to aktīvu asaru mēs arī tādā veidā paņēmām. Jā, protams, vari apstāties, kārtīgi nomētāt, apbraukt atkal metrus, tur nezinu, 30 tālāk, atkal nolieties zem, kur atkal izmētā. Un tādā veidā tu salasīsi, jo bieži vien ir tā, ka arī ar to pašu wobleri iebrauksi 5-6 metieni pa tukšo. Kaut gan tu zini, ka tur tas asars ir. Īstenībā ar tiem pirmajiem 5-6 metieniem tu panāc to, ka tas asars sacēja savus purus gaisā, viņš paliek agresīvs. Viņš jau ir pacēlies no grunts ir augstāk. Un pēc tiem 5-6 metieniem tu kaut kāds 5-6 zīves noķers pēc kārtas. Tā kā, jā, ir forši lasīt to aktīvo, bet tas nevienmēr ir vajadzīgs. Citreiz tiešām vajag bišķiņu uzgaidīt, apstāties, mierīgi 5-6 reizes uzmest. Un tad uzmest vēl vienreiz. Tieši tāpatās ir arī, kad tu esi to aktīvo zivi dabūjis, atkal bija re. 3 gabali atnāca līdzi. Bet man ir, jā, droši vien tūlītās apsēdījušos savainīšu āķus. Bet, jā, tur ir tas, kad, un arī mēs tikko te nomētājām, nekā nebija. Un reku tagad es iemetu, man uzreiz 2 copas pēc kārtas bija. Tad par inventāru, ko izmantojam, tur ir kam māte, kam meita, kam īsi garā kleita. Tur, protams, tās nianses ir daudz. Man personīgi patīk asi un stingri kāti, jo arī wobleri atšķirās. Teiksim, ja piešaujies, tad principā tu ar vienu tādu asaru kātu var izspēlēt visus tos woblerus. Bet tur ir jāpaiet laiciņam, lai tu saprastu, ko tu dari. Jo, pieņemsim, rīdžiņš manā izpratnē, šitais 70 ar dziļo mēli vai seklo mēli, manā skatījumā ir viss vienkāršākais wobleris, ar ko sākt, teiksim, tvičot. Jo tur viņš inventāru vispār neprasa nekādu. To var izdarīt ar ļoti mīkstu kātu. Var to, principā, sticu ar kaut kādu kātu līdz 10 gramiem. Tu jau viņam spēli iedos un viss būs kārtībā. Bet ir wobleri, kas prasa atkal tieši to īso aso uzrāvienu, ko tu ar mīkstu kātu viņam nevarēs iedot. Bet es saku, ka tās ir nianses, kas nāk ar laiku, kad tu jau tajā asaru tvičā esi bišķiņ iekšā bijis. Bet, jā, teiksim, mums ir inventārā, bet sortimentā ir kātiņš, kas ir vairāk līdekām domāts. Tas ir Elite Twitch, bet tur ir versija, ja nemaldos, līdz 18 gramiem. Un es teiktu, citiem liksies, ka baigais blomis, bet es ieteiktu tieši, ka tas ir tāds, ar ko tu vari jau, teiksim, ar viņu mierīgi arī kaut kāds 90 woblerus varēs izraustīt. Bet arī, teiksim, nevajag to spēli taisīt tur tā kā, es nezinu, trakam, džerkam vai kā. Vienkārši, uztaisi metienu un tu jutīsi to, teiksim, var gar laivu pamēģināt. Vēl ideālāk ir kaut kāda dzidrie ūdeņi, kas mums ir alūksne, usma, vai aizbraucot uz Somiju. Es tādā veidā Somijā pats, var teikt, iemācījos džerkot, kad izrādās, tur vajag tikai bišķiņu lēnu to uzrāvienu, un tas džerks smuki iztaisa to savējo spēli. Un ar asaru woblerim ir tieši tas pats. Nav obligāti viņš tur jāsit, lai viņš tur spēlētu. Viņš spēlē, bet ir, protams, katram ražotājam, katram woblerim ir tās savas niansītes, kas tev ar to kātiņu jāizdara, lai tas wobleris uzvestos tā, kā viņam ir jāuzvedās. Un tad, teiksim, tie dzidri ūdeņi, tā ir tāda forša vieta, kur tu vari izpildīt mājas darbu. Un tu, teiksim, aizbrauc uz to Somiju, aizbrauc uz alūksni, usmu, nezinu, Kālā arī ir dzidrs ūdens, kur tu vari. Jo tas, ka tu gar laivu tur paspēlēsi, tas nebūs tas, tev tomēr vajag bišķiņ to distanci iedot, lai tu redzētu, ko tas tavs māneklis dara. Par pašu to izspēli arī tur katram rokraksts ir savs, bet, teiksim, standarts ir uztais 2 uzrāvienus, pauzīt, uztais 1 uzrāvienu, pauzīt, uztais 1, 2, 3.
uztais pauzīt pēc tiem pāris, jo bieži vien ir tā, ka viņš uz tiem taviem uzrāvieniem, viņš sakustās, viņš noreaģē. Viņš ir gatavs uzbrukt, bet viņš gaida to brīdi, kurā brīdī būs tas moments, kad viņš uzbruks māneklim. Kamēr iemetu stāvēja pauzītē, jau bija copi. Un tā, kad uztais to pauzīt, teiksim, vēlāk rudenī viņa var būt ilgāka tā pauze, jo viņam citreiz viņš ir lēnāks tajā savās kustībās un viņš nebruks tik agresīvi virsū, kā tas notiek vasarā. Bet var spēlēties ar to paužu ilgumu un cik rāvieniem pēc kārtas, jo principā viens rāviens nozīmē voblers izšauj uz vienu pusi. Uztaisīja 2-3, tad būs 1-2-3. Un, jebkurā no tiem punktiem to var uztaisīt pauzīt un pagaidīt, kas notiek. Nekas nenotiek, uztaisīt 3 rāvienus pēc kārtas, atkal uztaisīt pauzīt. Un principā arī dienas atšķirās. Citreiz viņam patīk 1 rāviens pauzīt, citreiz patīk 3-4 rāvienu pauzīt. Un tad tu to rokrakstu katru dienu var piemeklēt. Tu sāc tausties, kas tajā dienā strādā. Un tad galvenais mēģināt atcerēties, ko tu tajā brīdī tur darīji. Un ja tu atceries, ko tajā brīdī darīji, tad mēģini uzreiz nākošajā metienā atkārtot tieši to pašu. Un tādā veidā visticamākais tu būsi atradis savējo dienas atslēgu. Klasika nekad nav atcelta. Rotiņš. Šī vietā, kur daudz ķer dropšutā džigā, vēl var dziļo voblerīti, bet rotiņš, man liekas, 3 metienos ir 2 zivis. Te ir tāds 2,5-3 metri tāda kantīte, tā kā var ar tādu mazā 3. izmēra rotiņu mierīgi makšķerēt. Jūrneciņam viņš tīri labi garšo. Smuki. Lūk, un kur vēl viens, varbūt nedaudz piemirsts māneklis, kas saucās tailspins. Mēs te eksperimentu, rotiņi, vobleri, viss kaut kas, viss strādāja. Ja viss strādā, šitam var vajadzētu strādāt. Pirmais metiens, smuks jūras asarītis. Tas ir forši, parāds. Ai, copi, jā, tepat pielājas. Smuks asarītis. Otrais nebūs. Dažas mikroniansītes, par kurām tur tikko bija zils. Čaterītā ievilkas arī. Tātad pirmā nianse – čaterbaitiņi. Viņš nav māneklis, tikai met un velc. Ar viņu var mierīgi arī, uzmest, tur to pirmo metriņu pavilkt, atļaut, lai nogrimst viņš lejā. Līdzīgi kā ar džigu. Ja tas čaterīts ir kvalitatīvs, kā ir mūsējie 5-gramīgie, Vestins 7-gramīgais, veidi viņiem ir daudz un dažādi, bet šitie ir reāli pārbaudīt, ka viņi tiešām forši spēlē pie mazākās kustības, viņš jau sāk savu lapu drebināt. Un tādā veidā, ja nesanāk to zivi paņemt pie pašas maliņas, viņš var noreaģēt, viņš var tā kā uzskriet, bet nepaņemt. Un tad tu viņam noliec viņu uz grunts, līdzīgi kā ar džigiņu, tad pēc tam uzspēlē, sāc vilkt augšā, viņš atkal to lapu iedrebina un ļoti bieži seko copi arī tādā brīdī. Tāpatās, protams, tos čaterus var apāķot ar gumijām, bez gumijām, viņš strādās arī bez. Bet, arī tāda mazā niansīte, ko es esmu sapratis, tad es lieku gumijas, kurai nav pašai sava spēle. Pieņemsim, labi, ja tur mazā joga ar aktīvu asti, tas neko tur neietekmēs. Reku, mums ir zils. Tieši pašā stūrīti iemetu. Paskatīsimies, kas mums tur ir. Asarītis. Smuks asarītis. Nav tas sliktākais. Jā. Es jau domāju, viņi aizgājuši gulēt, bet nē, arī mums jau pulkstenis ir gandrīz 9, saule sāk rietiet, bet vēl tā zivs ir aktīva, bet viņi tā kaut pie pašas maliņas piespiedusies. Un kā Arvis teica, uz lēnu mēs ātrumiņu vai pa vēju var laisties un tā punktuāli ting šancēt. Un pirms tam man bija diezgan laba cope, un tad tu nākamais. Mums turpinājums, mums te Edgars Veikins paņēma un izčakarē visu stāstām ar savu smuko asari, bet jā.
Tātad par āpāķošanu un ko mēs liekam virsū. Tas ir mans ieteikums, protams, varbūt katram ir savs nianses, bet likt kaut kādu gumiju, kurai pašai nav aktīvā asta. Tie visādi twisterīši, tās varbūt tās pašas vardītas, bet jo masīvāka gumija būs, jo būs grūtāk to čateri dabūt lejā. Jo attiecīgi, protams, būs lielāka ūdens pretestība un ja mēs uzliekam kaut kādu aktīvu asti, tur, nezinu, pieņemsim, jebkurš māneklis ar tādu asti, var gadīties tā, ka tajā brīdī, kad jūs to mānekli vilksiet, tā asti būs pati par sevi tik aktīva, ka viņi sabojās to pašu čaterspēlīti. Un tāpēc visas dropšota gumijas, visi šādi twisterīši, mierīgi mums ir hamastiki, kas man ļoti patīk uz čateru likt virsū. Hamastiks, tas pats arī, teiksim, ja ir lielie čateri ar lielākiem āķiem, tad tur droši var likt virsū arī mūsu slikšadus, kas ir dropšota gumijas. Liels āķis, masīvs, viņš ļoti labi strādās arī līdakai. Un, tas tāds mazais ieskats pa čateriem. Vēl viena mazā nianse ir par wobleriem. Teiksim, jūs labi zināt, ka wobleri ir ar 3 dažādiem apzīmējumiem. Parasti ir F, SP un S. Tātad F, tas nozīmē floating. Tas nozīmē, mēs iemetam iekšā, woblers vispār paliek uz ūdens virsmas, viņš negrimst. SP, tas būs suspending, tas ir tajā, kur mēs viņu iedzīsim, pauzē viņš paliks tur patās. Labi, tur ir nianses ar tām pavadām, jo smagāk pavadi, jo viņš tomēr grims un tā, bet, un tad ir S, kurš ir grimstošais. Un, ja mēs gribam apcepēt krasta joslu, tā kā mēs tagad pa Daugavu lēnām slīdam ar elektromotoru, tad es noteikti neieteiktu izmantot F, kas ir peldošās versijas, jo sanāk tā, ka mums ir ļoti būtiski dabūt to copi pirmajā metrā pusotrā, kas ir no krasta. Jo pēc tam aiziet jau tā kāns lejā. Un mēs to F versiju, mēs viņu nepaspēsim iedarbināt līdz brīdim, kad tā zivī radīsies interesi. Tad labāk izmantot SP un S versijas, atkarīgs no dziļuma. Tās F versijas ir foršas tādās vietās, kur, pieņemsim, nav svarīgi. Mēs, teiksim, stāvam uz sēkļa. Sēklis, pieņemsim, tur ir 1,5–2 metri. Un mēs varam mētāt visai laivai riņķī, kad potenciāli tās zivs var būt vis kaut kur. Un tad, attiecīgi, mēs iemetam, viņš peld, mēs viņu iedzenam iekšā. Un tad atkal var spēlēties ar pauzēm, jo pauzē tas floatings celsies atkal augšā. Šīs dienas mums tas galvenais mērķis bija parādīt to, ka ne tikai tas mikrojigs, dropshots, atvada, respektīvi visi silikoni ir tas, ar ko tos asarus dzenāt. Ir foršas alternatīvas, un šitā man personīgi ir vismīļākā alternatīva, kas ir vasara. Silts, ir forši vakari, tagad mums ir 9 vakarā, mēs vēl zivi ķeram. Protams, ir, ka tas asars paliek neaktīvāks, bet tas nav svarīgi. Tā copa, kad viņš iedod pa to cieto mānekli, tas ir tā vērts, un tur nevajag pat zandartu. Un te ir tas skaits, ko var noķert, un es iesaku to izbaudīt katram. Čaterbaits. Tas ir labs. Redz, abi kungi ķer uz wobleriem. Es turpinu uz čaterbaitu. Šitais ir dienas labākais. Dienas labākais izstās, jā. Mums kaut kā vienmēr nav uzturamais. Dāmas un kungi, hardbaiti. Un šitā mēs varam smuki slīdēt un punktēt, un šādi te. Smuki. Smuks asarīts. Tā kā tā, es domāju, mēs šodien jums parādījām diezgan kaut kāds, arī varbūt nedaudz tehnikas taktikas. Arvis diezgan daudz teoriju pastāstīja, es varbūt šoreiz mazāk, es varbūt vairāk ķēru zivis, varbūt arī mazāk. Tā kā mēģinām arī šīs te tehnikas rezultāti neizpaliks, copa ļoti interesanta. Un, dāmas kungi, tiekamies pie ūdeņiem. Atā!